Lielais ledus gabals uz Kuldīgu atceļojas no Rīgas. Tas ir apmēram 1,5 tonu smags, bet, kad no tā būs uzbūrta sirds, tad, kā smaidot, saka tēlnieks Kārlis Īle, būs vieglāk ap sirdi. Pustonna būs nost. Instrumenti, ar kuriem to visu darīt, ir iespaidīgi, no milzu zāģiem līdz pat pašdarinātiem ledus kaltiem. Jābūt tā, ka nogriež, ir jābūt pilnīgi tā, ka jāpaliek gludām, caurspīdīgam. Tad ledus instruments, zin, ka ir pietiekoši as, un tas nozīmē, ka viņš ir tā kā žilete, jo cilvēki ir slidošana. Tā, ka es braucu uz festivāliem, es asinu tos instrumentus, un šitā roka parasti ir, redz, spalvains, normāls vīrietis, spalvaina roka. Bet ir tā, ka es asinu, redz, tie man nav spalvas, tāpēc, ka visiem instrumentiem ir jābūt tādiem, paliek, noskuja roku. Viņam ir jābūt tā kā žiletēm, tad viņš strādā uz ledus. Jā, kas lidošana, viņš slīd pa virsu un negriež. Šodien tā diezgan silta diena, jā, varētu teikt ļoti labi laika apstākļi ledum, jo mīnus ir, nav arī saule. Saule arī tomēr mēdz tā kā kausēt pat mīnus grādos. Viņš tā sapārslojās, sajiet tādos kristālos plaisiņās. Un šodien ir lieliski laika apstākļi. Nav tā kā Aļaskā, kur mēs bijām -40, un tad bija bišķi vēs. Bet te jau kas tad tur -5, -8, tas ir pats labākais laiks ledum. Ar saviem ledus darbiem Kārlis Īle kuldīdznieks un pilsētas viesus priecē jau otro reizi. Iepriekš gan darbus jau atveda gatavus. Ledus skulptūru var veidot tikai tad, kad ir attiecīgi laika apstākļi. Tas viss ir ļoti tāds ātri reaģēšanas stāsts, ātras reaģēšanas, un arī šoreiz mums viss sakrita tā, kad māksliniekam bija brīva šī nedēļas nogale pēc Jelgavas ledus skulptūra festivāla un starp citiem pasākumiem, kad viņš varēja atvēlēt laiku Kuldīgai. Šīs stundas, kas ir aptuveni 8 līdz pat 10, ko varēs kuldīdznieki un visi viesi vērot uz vietas, kā taps skulptūra, tas ir tā vērts. Un cilvēki arī nāca un baudīja tapšanas procesu. Te sastapām, piemēram, bērnus no Kuldīgas mākslas skolas. Tēlnieks netaupīja laiku, lai ar viņiem aprunātos un pastāstītu, kā top šādas skulptūras. Visstiprākais ledus instruments ir īlēns. Ja man no zāģa jāzāģē diezgan ilgi, lai es to bloku pārzāģētu, tad ar īlēnu es varu to bloku varētu iznīcināt dažās sekundēs burtiski. Īlēns ir ar īlēnu var izdarīt. Tāpēc viņš arī ir ļoti bīstams instruments, ar viņu vajag tā prātīgi un uzmanīgi zināt, ko dara. Bet tur, kur vajag kaut ko lielu atskaldīt, teiksim, jau vajadzētu tādu stūri noskaldīt, tā rupi, nav svarīgi. Ar īlēnu triņš, daži cirtieni. Īlēns ir visefektīgākais. To es atstāšu, lai viņi varētu demontēt skulptūru, tie saimnieki. Ja man piedāvā tādu uztaisīt, es nezinātu, ar ko sākt un kā to darīt. Es neko nezinu no tā, tāpēc man ļoti patīk tādu skatīties. Mans priekšmets jau ir darbs materiālā, un mēs mācāmies strādāt ar dažādiem materiāliem, ar mālu, ar papīru. Ar sniegu gan tā retāk sanāk, bet, ir svarīgi parādīt šajā priekšmetā, ka tie materiāli ir ļoti dažādi, no kā var veidot. Un sevišķi tik ļoti ekskluzīva iespēja, ka mums pats mākslinieks Īle piebrauc klāt un tādu meistarklasi parāda. Tas ir jāizmanto. No vienas puses ļoti spēcīgs materiāls, bet tāpat laikā ļoti trausls. Ja mēs strādājot ar mālu, vēl varam kaut kā tās kļūdas sākotnēji izlabot, tad ar ledu man šķiet, ka stipri grūtāk. Godīgi sakot, man arī pašai tas process ir ļoti interesants un svešs. Kārlis Īle atzīst, ka bieži vien svētkos nākas strādāt, lai sagādātu prieku citiem, tāpēc ar laiku iemācās darbu pārvērst par svētkiem arī sev. Tāda esot arī šī reize, kad kopā ar ģimeni Valentīna diena tiks nosvinēta romantiskajā Kuldīgā ar pašu radītu ledus sirdi diviem. Sieva Maija, arī tēlniece, asistē šo gaistošo brīnumu radīšanā. Šai reizē gan vairāk uzmanības prasa 3-gadīgais dēliņš, bet viņa saka, gadiem jau iegājies saprasties vienā ritmā. Kaut ko iesāk viens griezt, otrs turpina. Tā teikt, notiek tā deja ap to objektu, jo tas objekts ir mazāks, jo tai dejai jābūt saskaņotākai, lai nesavainotos kaut vai. No šitiem visiem tiem darbiem, kas kaut kam varētu šķist vīrišķīgāki vai vairāk vai mazāk, man visvairāk patīk asināt un salikt kopā to zāģus. Mazo zāģus, īso zāģus, garo zāģus. Man nepatīk asināt kaltus. Reiz mēs bijām Kanādā, bija kaut kādi -28 laikam grādi, un tur bija slikti ar to sasalšanu, jo -28 grādos ar to ūdeni īsti nesenāk.
Un tad viņa teica, ka tu tā ar to ledu tā parunā, sarunā, paglaudi viņu, un tad tā pa bišķītim. Un tad mēs tā mēģinām, mums tā salipa un nebija plājas. Par to, ka mākslas darbs ir baudāms vien īsu brīdi, un tad tā vairs nav, Kāras Īle nebēdā. Man labāk patīk salīdzināt to ar dziesmu. Ar ledu ir tas pats tajā brīdī, kad viņa top, tajā brīdī, kad cilvēki viņu var skatīties. Tas ir tas dzīvais mirklis. Ir izdziedāta tā dziesma, un viņa pazūd, bet paliek jau ieraksts, paliek foto, video, bet tās dzīvās mūzikas svētku sajūta, tas ir tad ledus. Un arī šai reizē ledus sirds Kuldīgas vecpilsētas sirdī būs tik ilgi, cik vien tai ļaus dzīvot laikapstākļi. Ieva Benefelde, Alans Perševica, Mārtiņš Lēmenis, Skrundas televīzija.